Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā. Labdien! Mani sauc Madlēna Drozdova. Esmu nodokļu konsultāte Zvērinātu advokātu birojā Elisu Kļaviņš. Šodien mēs runāsim par digitālu platformu uzraudzību. Jā, labdien! Kas ir mainījies un kāpēc digitālo platformu uzraudzība šobrīd ir aktualizējusies? Kāpēc tas ir svarīgi? Mūsdienu strauji attīstās digitalizācija. Jā, un to mēs pamanījām tieši Covid laikā, kad visi restorāni un kafejnīcas bija ciet, tad mēs aktīvi sākam izmantot Wolt un Bolt aplikācijas. Protams, mums kā patērētājiem tas ļoti patīk. Bet tomēr, es domāju, nodokļu administrācijas puses tas vairāk sāk uztraukt, un, jo nevienmēr tie pārdevēji reģistrē savu saimniecisku darbību, nevienmēr norāda visus savus ieņēmumus, tāpēc pastāv riski par izvarīšanu nodokļu nomaksas. Tādēļ arvien aktuāli kļuvis jautājums par digitālu platformas uzraudzību. Cik es saprotu, tātad šis attiecās uz visām Eiropas Savienības valstīm, tātad digitālajām platformām, kas tur darbojās, tātad arī Latvijā, ja kāds sniedz pakalpojumu caur digitālo platformu, nevis tikai reklamē pakalpojumu, bet reāli sniedz pakalpojumu, tad viņam ir jārēķinās, ka viņam ir šī direktīva uz viņu attiecās, vai ne? Jā, uz viņam tā direktīva attiecas. Ok, ko tad īsumā jūs varat pateikt, ko šī direktīva nozīmē un ar ko jārēķinās tātad uzņēmējiem? No sākumā mēs pateiksim, ka tas ir padomas direktīva 2021/514. Vienkāršāk DAT7 direktīva. Saskaņā ar šo direktīvu ir noteikts, ka platformā tā ir mājaslāpa vai mobila aplikācija, kur ir pārdevēji un pircēji, kur savā starpā veic to darījumu, protams, par atlīdzību. Kādi ir tie darījumi? Tā ir nekustama īpašuma iznomāšana, ieskaitot autostāvvietas, individuāli pakalpojumi, preču pārdošana un jebkura transporta veida iznomāšana. Ja mēs runājam par platformas operatoriem, tā ir tā persona, kuras slēdz līgumus starp pārdevējiem un pircēju. Un te varētu būt gan Latvijas, gan Eiropas valsts uzņēmums, kuram pieder tā platforma, vai trešu valstu uzņēmums, kur darbojas ES valstu teritorijā. Pieņemsim, ja mēs runājam par AliExpress, tā ir, ja nemaldos, Ķīnas uzņēmums, bet viņi var veikt savu darbību arī Eiropas teritorijā. Tie uzņēmumi, kuri ir reģistrēti Eiropas valsti, var būt reģistrēti tā platformā un sniegt savus pakalpojumus, pārdotas preces. Tas nozīmē, tā platforma jābūt reģistrēta jebkurā no ES valstīm un, protams, sniegt informāciju. Bet, teiksim, uz internetu veikaliem tas attiecās? 220 LV vai tādiem? Nē, uz internetu veikaliem tas neatiecās, jo viņi sniedz tieši savus pakalpojumus, bet šeit ir runa tikai par platformu, kuras mēs varam redzēt gan pārdevēju, gan pircēju. Restīvi platforma, kurās attiekās abas šīs puses un notiek kaut kāds darījums, Jā. Kurš iespējams līdz šim nav bijis reģistrēts un līdz ar to nodokļu nomaksa nenotiek. Jā, viņš ir reģistrēts tikai tā platformā, bet par viņu neviens nezina, ko viņš reāli dara. Mēs varam pieminēt to, ka tas nav tas platformas, kuri reklamē, pieņemsim kā SSLV vai SSCOM, kā viņš tagad saucās. Jā, viņa nav jāziņo, jo tur mēs redzam tikai informāciju par pakalpojumu sniedzējiem. Un jau sākam to kontaktu vai darījumu ārpus šīs platformas. Vai platformas, ar kuru tu vari pāriet no vienas mājaslapas uz otras mājaslapu. Tur arī vairāk reklāmas informācija ir. Vai ir kaut kādi apgrozījumi, ierobežojumi, teiksim, šīm platformām, ja tas ir jebkuram, jeb tikai lielajiem? Nē, tas ir visam platformām. Vienīgais tur ir atšķirība, par kurām pārdevējiem jāziņo. Tur ir tā atšķirība.
Pieņemsim, platformas operatoriem jāziņo par pārdevējiem, kuri veikuši vairāk par 30 darījumiem, un kopumā tas apgrozījums pārsniedz 2000 eiro gadā, jo pārbaudāmais periods ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Nu, tad slieksnis diezgan zems, faktiski tas attiecas gandrīz uz visiem, jo tas nav nekas ļoti liels. Jā. Kas tad tieši šiem uzņēmējiem, šiem platformu turētājiem vai īpašniekiem, kas viņiem ir jāziņo? Viņam jāziņo tieši par pārdevēju. Viņam ļoti svarīgi apkopot informāciju, viņu vārdu, uzvārdu, ja tā ir fiziska persona, vai nosaukumu, ja tā ir juridiska persona, reģistrācijas numuru vai personas kodu, ja mēs runājam par fizisku personu, adresi, kontu, jo, protams, tā platformā zina, uz kuru kontu tiek paskatīta pircēju nauda. Ļoti būtiski identificēt rezidence, jo pēc tam tā informācija būtu ziņota tālāk. Ja mēs runājam par Latviju, tad operatoram jāsniedz informāciju vidām, un vids pēc tam ziņo citām nodokļu inspekcijām, citai Eiropas valsti ietvaros. Tāpēc tas ir būtiski saprast pārdevēja rezidents valsti. Tātad valsts ieņēmuma dienests ir tā institūcija, kur šīs ziņas tiks apkopotas, un tad viņi arī kontrolēs, vai ne, to? Jā, viņi uzraugā. Jā, viņi skatās, vai visa informācija tiek iesniegta, vai viņi iesniegta laicīgi, jo informācija jābūt iesniegta līdz 31. janvārim. Vīds var prasīt, ja viņam ir kaut kādas aizdomas mainīt, vai citas informācija mainīt to sniegto informāciju, un plus tālāk viņi ziņos to informāciju citiem. Vai kaut kas mainās šogad Latvijas likumos saistībā ar šo direktīvu? Jā, jau 1. janvāri bija veikti grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Bija paplašināti nodokļu maksātāja pienākumi. Tagad, par ko mēs runājam, tagad nodokļu maksātājiem, platformas operatoriem jāziņo, jāapkopo visu informāciju par saviem pārdevējiem. Un vēl būs pieņemtiem kā noteikumi par automātisku informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus izmantot platformas. Pašbrīd šī noteikumi ir saskaņošanas stādijā. Es tā pamanīju, ka vēl šeit figurē saistībā ar direktīvu tāds jēdziens kā ziņojošais platformas operators. Jā, tas ir tieši tas operators, kurš ziņo, kuram ir pienākums ziņot. Un tātad par pāraudzību pilnībā ir atbildīgs valsts ieņēmuma dienests, vai ne? Jā, vīds pārbaudīs visu iesniegto informāciju, sekos, vai viņa iesniegta laicīgi, noteiktai kārtībā, un vīdam ir tiesības piemērot naudas sodu līdz 14,000 eiro par neziņošanu vai ja tur bija kaut kādas nesakritības. Vai tas būtu viens sods, vai kaut kāds būs dalīt, vēl nav zināms, kas izpausīs. Vai ir paredzams, ka būs vēl kaut kāda papildus likumdošanas akti saistībā ar šo Latvijā? Ja tagad viss mums, jūs teicāt, ministra kabineta noteikumi vēl ir saskaņošanā, un ar to tad un ir tas arī viss, jā. Skaidrs. Varbūt vēlreiz atgriežoties par tiem platformu veidiem, jūs teicāt tātad nekustamā īpašuma iznomāšana, varbūt kas ir tie galvenie veidi, uz ko attiecās šī direktīva, kāda platforma darbība? Pēc būtības tas ir visas platformas, jo tas ir runā, tur direktīva ir runā gan par pakalpojumu sniedzējiem, tur nav ierobežojumi, kādi pakalpojumi var būt sniegti, gan par preču piegādē, jūs varat pārdot jebkuru preci. Vienīgais, tur ir atsevišķi, ir nodalīta transporta līdzekļu noma un nekustamā īpašuma noma. Tā uz tiem neatiecās? Vai uz tiem? Nē, viņi ir arī ieskaitīti, jā. Pēc būtība nav nekādu ierobežojumu, kādi darījumi varbūt, par kādiem darījumiem nav jāziņo. Tā likuma viedokļa, kur ir tā atšķirības starp SS un AliExpress? Tās ir lietotas mantas vienā gadījumā. Es īsti nesaprotu, kur ir tā atšķirība no likuma viedokļa? Nē, SSLV mēs runājam, ka
tas ir sludinājuma portāls. Jā. Pēc būtības mēs jau saprotam, ka tā ir tikai reklāma. Mēs varam atrast cilvēku, kurš to pārdos, un mēs jau atsevišķi no platformas to darām. Mēs zvanam viņam un jautājam, vai mēs varam uztaisīt darījumu vai nē. Ja mēs runājam par AliExpress, tad mēs pēc būtības tur ir pārdevējs, un mēs jau skaitam naudu AliExpressam, un viņi caur savu platformu skaita tālāk pārdevējiem. Bez AliExpressa mēs nevaram sakontaktēties ar pārdevēju. Labi, bet internetu veikals 220 LV, tas ir tā kā AliExpress? Tā nav platformā. Tā ir jūsu jau, 220 LV, tā ir uzņēmums, kuram ir sava mājaslapa. Mēs nevaram teikt tagad visiem uzņēmējiem, kuram pieder mājaslapa, jāziņo par sevi. Es uztaisīju tik un tik darījumu gada laika. Nē, tas būs atspoguļots mūsu grāmatvedībā. Es kā platformā, protams, savā grāmatvedībā es nenorādīšu, ka caur mani bija, 3 miljoni darījumi, bet, jo mans ienākums būs tikai mana komisija par šiem darījumiem. Bet vidam jāapkopo informāciju par pārdevējiem, cik viņi reāli veic šo darījumus. Platformā tā ir mājaslapa vai mobilas aplikācija, kur ir pārdevējs vai veik darījumu ar savu pircēju par atlīdzību. Tā ir tā vieta, kur ir pieslēgts gan viens lietotājs pārdevējs, gan otrais lietotājs pircējs, un viņi tikai uz platforma ietveros veic šos darījumus. Bet tas nav internetu veikals? Bet tas nav arī sludinājuma veikals. dēles, kas ir izlikts internetā? Tieši tā. Ok, skaidrs. Jo šeit droši vien varētu būt nākotnē diskusijas par, jo, teiksim, mēs šeit tagad runājam par tādām 3 ļoti skaidriem modeļiem, vai ne, platforma, sludinājuma dēles un mājaslapa, bet droši vien, ka tur ir kaut kāda hibrīda varianti pa vidam, kur ir, un tur varētu būt strīdi par to, kas iedžims šīs direktīvas. Jā, tāpēc direktīvā definē, ka tas nevar būt tieši reklamēšanā, tas nav saistīts ar digitālu platformu, vai tā ir tā mājaslapa vai aplikācija, ar kuru tika veikti tikai naudas paskaitījumi, viņi tikai apstrādā naudas plūsmu. Un trešais, tas, ko es minēju, jau tā ir tā mājaslapa, ar kuru ir iespēja pāriet uz citu mājaslapu, tas arī neskaitas. Ja, bet, piemēram, man ienāca prātā Latvijā Mobili, kuris norēģino savu par autostāvvietu. Mobili ir tā, mums no vienas puses ir Rīgas pašvaldība, kur piedāvā to autostāvvietu. No otras puses mēs, kas esmu pircējs. Jā, es esmu pircējs, un viņi ir par starpu. Jā. Viņi man saved kopā ar autostāvvietu īpašnieku. Jā. Bet es nomaksāju to naudiņu caur viņiem. Vai pa Jūrmalas caurlaidi es arī nomaksāju caur Mobili. Jā, un es domāju par Eiroparku arī, man liekas, ir iespējams samaksāt caur Mobili. Jā. Tad var skaitīt, ka Mobili ir tā platforma, caur kuri mēs veicam šo darījumu. Restīvi, šī viena no platformas pazīmēm ir, ka viņi tomēr veic tādu kā starpniecību. Starp pircēju un pārdevēju. Saved viņus abus kopā un ietur kaut kādu komisiju droši vien par to, ka viņi to izdara. Tad faktiski tā pelēkā zona, kas varbūt no nodokļu viedokļa nebija īsti tāda skaidra, ir tieši šī starpniecības komisija iekasēšana. Ja? Nē, vairāk ir jautājums par tiem pārdevējiem, jo viņš nezina, cik reāli vai viņi strādā un cik viņi pelna uz tām platformām. Viņi var uzrādīt summu X, bet realitāte tā summa ir daudz vairāk, un to zina tikai operators. Jo caur viņu tika veikti tie darījumi, tikai viņš zina, cik reāli bija darījumu skaits un cik tā pārdevēja ir apgrozījums. Un tajā ziņojumā tagad būs jāiekļauj darījums skaits un apgrozījums. Jā. Jā, tātad rezumējot, mēs varam secināt, ka no šī gada tām digitālajām platformām, kas ir reģistrētas Latvijā, ir jāziņo valsts ieņēmuma dienestam konkrēta informācija, kas ir paredzēta šajā direktīvā, pieminētajā par pārdevējiem,
kuri veids darbību ar platformas starpniecību. Un pēc tam šī sniegtā informācija būs pieejama arī citām Eiropas Savienības nodokļu administrācijām. Un savukārt mums būs pieejama par citu valstu platformām informācija, ja tā būs vajadzīga. Ja Latvijas uzņēmumi reģistrēti citas valsts, tad cita valsts informēs vīdu, kā SIA tāda un tāda veica darījumus tajā valstī, un viņa apgrozījumi noteikti eiro apmērā. Un tad vīds jau veiks turmākas darbības. Restīvi, tas mērķis ir, lai visā Eiropas Savienības tādā telpā būtu pilnvērtīga informācija par visām platformām, kas te šeit darbojas neatkarīgi no izcelsmes un kur viņi darbojas, bet mēs, teiksim tā, Eiropas kopējajam vidam, ja tā varētu teikt, būs saprotams. Jā, lai uztaisītu caurskatāmāk visu darbību, gan pārdevēju, gan pakalpojumu sniedzēju platformas ietvaros. Espresso ar Eliks Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā.